Brīvību vistām. Ar šādu saukli Rīgā šodien notika akcija, lai pievērstu uzmanību nežēlībai pret dzīvniekiem industriālajā lopkopībā, konkrēti pret dējēju vistu turēšanu sprostos. Mērķis ir panākt, lai Saeimā grozītu likumu un aizliegtu izmantot sprostus. Vairāk stāsta Dace Stirāne. Dzīvnieku aizstāvji savu akciju sāka Kronvalda parkā pie Rīgas Kongresu nama. Organizatori biedrība Dzīvnieku brīvība norāda, ka Latvijā vēl ar vienu aptuveni puse no visām dējējvistām tiek turētas sprostos, kamēr Eiropā vidēji tikai 1/3. Un industriālie sprosti ir pavisam aizliegti 7 valstīs. Tas jāpanāk arī Latvijā. Aprīlī publicētā SKDS aptauja rāda, ka vairākums 56% Latvijas iedzīvotāju ir pret vistu turēšanas sprostos. Visas lielie veikalu tīkli, viesnīcas, restorāni, pārtikas ražotāji ir apņēmušies atteikties no sprostu olām. Arī Latvijas lielākie olu ražotāji, Baltika Avola un Alūksnes putnu ferma ir apņēmušies. Taču vienlaiks tieši šādā situācijā liekas tik ļoti nesaprotami un absurdi, ka ir tomēr pretestība. Es šeit esmu, jo pirmkārt es pati esmu vegāna, bet manuprāt nav jābūt vienkārši vegānam, lai izprastu, kā vistām viņām nav jādzīvo sprostos, viņas ir tādas pašas dzīves būtnes kā mēs. Visbiežāk dzirdētais pretarguments, ka vistu brīvības dēļ ciestu olu cenas akcijas dalībniekiem nešķiet pieņemams. Ko nozīmē cenas? Galu galā cilvēkam ir jābūt gatavam no kaut kā atteikties, lai palīdzētu šī gadījumā vistām. Ja galvenais arguments ir cena, tad mēs iesim vienmēr tirgotāju pavadā. Nav jau teikts, ka katru dienu tās olas ir jāēd. Mazāk radikāli viedokļi ir tiem, kas akcijā nepiedalījās. Piemēram, labāk, lai vistas paliek sprostos, tikai jāuzlabo to turēšanas apstākļi. Es gribu, lai tā ir, jo tāpēc, ka tas ir reāli, faktiski, fiziski normāli gan vistām, gan viņu augšanai, gan uzturēšanai, gan arī barošanai, gan arī olu kvalitātei. Akcijas dalībnieku gājiens pa Rīgas centru noslēdzās pie Saeimas nama, jo no deputātiem tiek gaidīti lēmumi par likuma grozīšanu. Pašlaik tie karājas mata galā, atzina biedrībā, jo Tautsaimniecības komisijā balsis savākt neizdevās. Taču cer panākt, ka nākamnedēļ projekts tomēr sasniegs pirmo lasījumu. Dace Stirāne, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.